Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give a shit. I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships, we're meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships, we're meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop, we're higher than a mother. About to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed, get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of 2 piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, now me, so you might as well stick. Easy tips to spice up your bedroom when you have no idea what to do. I think the best way to redecorate your room is by starting out with a blank canvas. That means to get rid of everything in your room, and if you can, I suggest painting your walls white or cream or even light beige, so your mind can now get easily creative. First things first, plants. Plants are very beneficial when it comes to your living spaces. I personally like to combine wooden furnitures with plants. It can really give a warm, earthy, and cozy feel to the space, such as this room showed here. And next is lighting. Never, ever, ever, ever turn the big light on. One way to make your room feel nicely decorated, even though you didn't even have to add anything, is by turning softer lights on. Last thing I'll say for this TikTok is to add some kind of textures to your bed. What I mean by that is to add, for example, colored throw pillows, a nice funky comforter, or just a soft pastel colored blanket on top of your bed to add some personality to your room. Now look at this room right here and look at the after. This person added plants and colorful pillows and blankets. I think this only really made a big difference in the overall look of their room. Čau, čau! Šī jau būs 4. daļa manas istabas pārvērtībām. Šoreiz gribēju ķerties pie šīs pārkrautās palodzes, uzliku Sabrina Carpenter jauno albumu un vienkārši ķeros pie darba. Man arī iebās, cik ļoti tā palodze bija pārkrauta, tāpēc man gribējās cik vien maz mantas atstāt uz tās palodzes. Šis ir kā es atstāju pirmo daļu no savas palodzes, šeit man stāv viss manas smaržģiņas un tā tālāk, kā arī šis te aromāta kociņš. Tad arī ķeros pie otras puses palodzei, kur man bija lielāko kārties kosmētika. Šeit arī es atradu šī tādu paleti, kas man, es nezinu, cik ilgi ir. Iekārtoju šādu nelielu
matu aksesuāru kastīti un gāju tīrīt visas savas kosmētikas otiņas. Otas es arī tik nenormāli sen nebiju tīrījusi, bet es biju tik priecīga, ka es visu šo izdarīju un silku visu šādā trauciņā. Šeit jau būs tūre ar manu jauno galdu, kā es visu iekārtoju. Tātad zem atvilknēm ir šitāds mazs plauktiņš, kurš saliku visu vajadzīgo telefonam. Vienā sānā galdam noliku šādu trauciņu ar visām savām rotaslietām. Šeit vēl bija jāsorganizē visa mana kosmētika, kuru es saliku pa viskaut kādiem konteinerīšiem. Un šāds ir gala rezultāts manam beauty corneram uz manu galdu. Vēl viens skats ar šo pusi galdam. Un šis ir gala skats ar galdu. Man liekas, ir ļoti smuki. Tad es gāju ārā, lai atjaunotu savus mīļos kaktus, kurus es neesmu aplējusi, es nezinu cik mēnešus, bet es domāju viņus atjaunot. Tad arī notīrīju otru pusi palodzēju un iekārtoju šādu lasīšanas stūrīti. Uzreiz, kad mēs ievācāmies, es domāju, ka man te vienmēr būs tāds smuks lasīšanas stūrītis, bet es uzreiz pārkrāvu to palodzi un tas nekad nenotika. Un tad arī ķēros pie šī kakta manā istabā. Šeit man bija tāds skurpju stends, bet viņš ir obviously saplīsis, kas ir ilgi, kā arī vienkārši pārkrauti plaukti un visu vajadzētu vienkārši saorganizēt. Plauktus notīrīju, nokrauju visas mantas nost, un šis ir, kā es visu saliku. Tātad uz pirmā plaukta stāv viss manu matu veidošanai, manas mācību grāmatas un citas dekorācijas. Un tad uz otrā plaukta stāv visi mani mīļākie sasniegumi, kā arī visas manas grāmatas. Tad arī atlika ķerties pie šīs situācijas, lai tur būtu kaut kas interesantāks un manā skatījumā arī smukāks, nopirku šādu te stendu priekš drēbēm, bet tāpat es tur varu salikt arī savas mīļākās kurpes, tie ir mani blazeri, superstāri, mani kabojzābaki, un es arī sakarināju visu kaut kādas drēbes tādā rudens noskaņā, jo, rudens ir pēc dažām dienām. Mana istaba jau tagad izskatās tik daudz savādāk, bet man liekas, būs vēl dažas izmaiņas, tāpēc gaidiet vēl vienu daļu. Excuse me, has anybody seen a white rabbit? Oh me, oh my.